cilvēka balsi, ja kā Latvijas avīze uzrakstīs, ka nospriež pogu pie ārdurvēm un te māte lūdzu ielaist iekšā, tu neesi droši, ka tur kaut kāds mākslīgais intelekts tev vienkārši iekļūt mājā, ka tur no mātes nav nekā. Tas ir neiedomājami sarežģīta lieta, jo dokuments tagad, teiksim, aizkadra balss gandrīz vai nevar izmantot, jo intelekts paņem jebkuru cilvēku balsi piemērojās. Mēs varam paņemt jebkuru cilvēku balsi, uzrakstīt tekstu, un viņš norunās tā, kā tas varonis runā, un jūs neatšķirsiet, saprotiet? Tas ir pilnīgi tagad iznāk tā, ka dokumentā būtu tas, ka cilvēks ir un viņš runā, un tas ir viņš. Tā ar to mēs jau esam sadurušies, ka tagad jau tam īstenībai kļūst ļoti svarīga lieta ir īstenība uz ekrāna dabūt, un to var tikai pēc tādiem sīkumiem mēs varam atpazīt. Vispār jāfilmē tā, lai jūs skatāt tiešām ir īsta lieta. Mainās arī uzņemšanas tehnika, laikam, un paņēmība, kā tas ir jādara, jo jūs vēl nejūtiet, kas tas ir, bet tas ir abrīnojama falsifikācija. Abrīnojama, mēs nespējam atšķirt pat to, kā tas notiek. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un tāpēc dokumentālo kino ir liela vērtība, ja izdodas to dzīvi parādīt, kādu viņi ir, ka tie cilvēki ir viņi, un tie nav kaut kādi tur safabrizēti tipi, kas tur kaut ko nospēlē. Jā, tālūk.